Vai, meitiņa mīļā, tu nevarēsi izbraukt? Tieši šādus vārdus Sintīte dzirdēja kādā no Ķemeru Nacionālā dabas parka takām. Ar to, protams, jaunieši bija rēķinājušies. Kādā jaukā rudens dienā mēs, apēroņa jaunieši, izdomājām doties izbraucienā uz mežu. Šoreiz noteicām kursu Kurzemes virzienā un braucām meklēt brīvdabas piedzīvojumus. Mēs vēlējāmies izpētīt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, baudīt pastaigu brīvā dabā. Slokas ezers bija viena no pirmajām vietām, kur piestājām. Tur ir tornis. Izskatās pēc putnu novērošanas, bet es tur netieku. Nu, kā mēs zinām, Latvijā ir pozitīvie piemēri arī putnu torņiem, putnu novērošanas torņiem, piemēram, Bolderājā, un šeit tā nav. Tad tur es redzēju laipu, kuras es arī netieku. Tad iesim skatīties tālāk. Varbūt, ka kaut kur tomēr kaut kas būs pieejams. Un man ļoti nepatīk tas, ka tur ir karte izvietota, kur nav norādīts nekāda informācija par to, vai te ir vispār kāda pieejama taka vai nav. Pilnībā pieejams takas tā arī neatradām, bet aizraujošs rudens pastaigas un interesanti piedzīvojumi gan netrūka. Vējam dabas tā kā statīvs rokās. Nekas jau, ka tu nokritīsi, bet kamera. Mēs varam panest, mašīna ir. Viņai mašīna ir, nu ja mēs varam aizbraukt un viņu visu iznēsāt, visu tā tālāk, jā, varam. Tas, nu, mēs bez nekādu samaksu, vispār te nekāda samaksa nav, bet to es uzreiz iznēsāt, visu darīt, visu varu. Izskatās, ka te nav pieejams ne tikai cilvēkiem ratiņkrēslā, bet vispār visiem, jo tur mums priekšā ir šlagbaums, bet norāda uz laipu. Kāds no mūsu grupas bija vēl acīgāks un pievērs uzmanību ne tikai pieejamībai, bet arī apskats objektiem. Tur nav kur iet, tur ir laipa uz Sēravotu, kur ir tā kā, jā, raksturīgās nogulsnes un kas veido raksturīgu ezera šito mikrofloru, tāpēc arī tur ziemas laikā tur maz slāpekļa veidojās sakarā ar to, ka te ir Sēravota visā ezerā. Līdz ar to ir maz zivju un citu dzīvu radību. Godīgi sakot, domājām, ka dabas takas būs mazāk pieejams. Daudz celiņi bija gruntēti. Tas nenozīmē, ka pārvietoties pa tiem bija viegli, bet noteikti vieglāk kā pa iemītu mežu taku vai smilšainu tāciņu. Protams, atsevišķās vietās uzdūrāmies diezgan pamatīgiem dabas mestiem izaicinājumiem. Paglai atnāk, nu pieturēs, vienkārši mēs ar šunku gāzīsimies, mēs taču noslīksim! Ak, Dievs! Tu jau nekad nebļauj. Vai mēs slīkstam? Jā, tā liekas! Jāpiebilst, ka filmēšanas laikā neviens no jauniešu komandas neguva nopietnus savainojumus. Novēlam visiem piedzīvojumiem garu, nedaudz adrenalīna un lieliski pavadīt laiku pie dabas. Sintīte Lepste, Guna Bērziņa, Klaus Bušs, Apērons video.